Krāpšanas schēmas Mobildē paredzamais zaudējums 48 000 eiro. Tā kā šis jums būs vēl viens lielisks piemērs, cik viegli ir iekrist Mobildē krāpnieku schēmās. Džeki otrā galā šodien ir ļoti slīpēti, pie kam aktīvi attīstās, izmanto mākslīgo intelektu, visticamāk, un diezgan labi pieprot savu lietu. Pie kam komunikācijas spējas šajā situācijā tur otrā galā bija ļoti augstā līmenī. Pie kam šoreiz arī telefoniski, jo ļoti bieži tas viss, kā zinām, notiek WhatsAppā. Mazai atkāpēji, protams, ka nekur nedrīkst skaitīt naudu, kamēr tu neesi pilnīgi drošs. Arī drošības naudu. Pirms tu neesi rūpīgi visu izpētījis un pārliecinājies, ka tā nauda aizies tur, kur es ieplānojis tu, nevis tas kadrs otrajā galā. Es domāju, ka tas noteikti ir skaidrs visiem, bet es arī zinu, ka ļoti daudzi, kuri redzot tiešām labu variantu, var arī savā veselajā saprātā, kā saka, mazliet aizpildēt pamīglu. Un ja tevi vēl psiholoģiski un ļoti tehniski apstrādā, tad šādā schēmā akli dzenoties pēc tās labās cenas, tāds vājāks cilvēks var iekrist ļoti viegli. Pie kam pat schēmā, kur ar neapbruņot acis, pat pēc pirmajām darbībām pat neizskatās pēc schēmas. Mums gan pašiem ir situācijas, kur mēs mēdzam skaitīt to naudu vai daļu naudas dīlerim, pat neredzot pašu auto. Tā gan mēs nedaram bieži, un ja daram, tad daram tikai ar saviem, nevis klientu auto. Bet, tāda praksa mums ir. Ja kā jau noskaidrojam iepriekšējos video, tie labie varianti parasti Mobildē ilgi nestāv. Bieži tas ir kaut kāda minūšu jautājums. Tā kā, ja tu neesi uz vietas, tev tur baigās opcijas nemaz nebūs. Tāpēc jārēģē ir ātri, un tas ātrums kā reiz arī ir tas, kas bieži var likt tai kājai paslīdēt. Tāpēc esam prātīgi. Pie kam mēs tomēr ļoti lielā mērā vadamies pēc pieredzes. Un parasti pārbaudām gan pašu dīleri, gan analizējam, vai pa ceļam kaut kur nenoplīvo kāds sarkanais karoks. Un šeit viņš noplīvoja jau diezgan ātri. Bet, viss pēc kārtas. Jo, kā jau teicu, pašiem bija interesanti paskatīties, kā tie džeki ir attīstījušies un kā tas viss beigsies. Tā pie lietas. Šķirstaps sludinājums mobilē ļoti labs variants. Tā kā ļoti labs variants. Vakarā vēl nosmējamies, ka variants ir tik labs, ka izskatās pēc metiena. Šorīt dzerot kafiju, joku pēc uzzvana. Pārdevējs uzņēmums, cena ar PVN, visi rekvizīti norādīti, viss it kā korekti. Otrā galā tikpat korekti runājošs uzņēmumu pārstāvis, telefoniski izrunājam visus mums interesējušos jautājumus, kā parasti palūdzam noprecizēt eksporta cenu, bet pārstāvs aizbildinās, ka interese par to mašīnu ir ļoti liela un baigās diskusijas par šo jautājumu nebūšot. Pie kam kāda firma no Polijas jau ir izrādījusi ļoti nopietnu interesi to mašīnu pirkt. Bet uzņēmuma pārstāvs nost nemetās, sola visu noprecizēt un pēc brītiņa atzvanīt. Pēc brītiņa arī atzvana. Esot gatavi atdot par 48 000 eiro neto. Starta cena viņam bija 50 000 neto. Un tā ir pirmais sarkanais karoks. Viņi paši, neko neprasot, piedāvā iedot 1 gada garantiju kārbai un motoram un vēl uzlikt sarkanos tranzīta numurus. Pie nosacījuma, ka mēs rezervēsim vai pirksim šodien. No šī tāda piedāvājuma, protams, grūti atteikties. Es, protams, sajūtot degunu smaku, izmet gājienā zirgu. Saka, ka pirms apmaksas aizsūtīsim cilvēku apskatīt to mašīnu klātienē. Ko mēs arī īstenībā taisījāmies darīt. Otrā pusē nekāda problēma. Iedeva adresi un teica, kad piebraucat, zvanat, aizvedīšu līdz pašai mašīnai, visu kopā apskatīsimies un visu sakārtosim. Bet, kā noskaidrojām, pārdevējs nav lohs un uztais atbildes gājienu ar savu zirgu. Ka mums laiks esot tikai līdz 12:30, jo tādu viņš polim sūtīs rekvizītus un gatavos rēķinu. Mēs to mašīnu nedabūsim. Lokācija tāda, ka tuvākais cilvēks, kuru mēs varētu pieslēgt, lai aizbrauc to mašīnu paskatās klātienē, ir kāda 3 stundu attālumā. Paspēt nereāli. Tāpēc izliekos, ka risinu jautājumu un velku laiku. Jo tajā brīdī, kad es sapratu, ka viņš sevi nokaulēja manā vietā, piedāvājot tādas nosacījumus, man tas jau bija diezgan skaidrs signāls, ka te kaut kas noteikti nebūs tīrs. Bet, interesi pēc gājām līdz galam. Un atceramies, neviens pārdevējs tev tik vienkārši no tās saldās cenas nemetīs nost 2000 eiro. Īpaši, ja kaut kur fonā kāds pols jau vicina naudu viņam. Pie kam tā piedāvātā garantija un bezmaksas pakalpojums ar sarkano tranzīta numuru uzlikšanu, vispār neiztur nekādu kritiku. Un šis arī bija tas solis, kurā reāli viņi paši paklupa. Jo pēc tā man bija pilnīgi skaidrs, ka te noteikti nav tā, kā tam būtu jābūt. Tā nenotiek.
Piemēram, šobrīd mēs aktīvi meklējam gandrīz jaunu Mercedesu Vācijā. Tās summas tur grozās ap kaut kādiem 100 000 eiro tūtam. Tur neviens dīlers man nav piedāvājis šādas nosacījumus pats, kur vēl uzlikt numurus manā vietā. Sarunāt, protams, tu vari, bet ne jau viņš pats tev bāzīsies virsū un pats piedāvāsies tev tos numurus uzlikt. Baigi tā nenotiek. Bet labi, zvanam viņam atpakaļ un sakam, ka ņemam. Džeks, protams, priecīgs, nekāda problēma, sūtiet rekvizītus, tūliņ visu sagatavosim. Interesi pēc mēs tos rekvizītus arī nosūtam, lai paskatītos, kā tas rēķins un juridiskā puse tur vispār izskatīsies. Pie viena varēsim arī kārtīgi pārbaudīt pašu uzņēmumu. Un atceramies, PVN mašīna. Un rēti, kad vācietis tev PVN mašīnu tik viegli pārdos, atsūtot pliku neto rēķinu. Jo parasti viņi pārbauda tavu firmu, lai nepalaid to Scania PVN karuselī, pa kuru biļeti varbūt viņam pašam beigās būs jāsamaksā. Un parasti paprasa arī atsūtīt kaut kādus papildus dokumentus, ka tu tur esi PVN maksātājs, pats pārbaudi tavu firmu un visu pārējo. Un beigās vēl sagatavo līgumu. Pēdējos gadus gandrīz vienmēr visām PVN mašīnām vācietis mums prasa ieskaitīt depozītu PVN apmērā, lai tad, ja tu palaid to mašīnu PVN karuseļos, lai to PVN beigās Vācija nepaprasa no viņa paša. Savukārt tad, kad tu viņu Latvijā piereģistrē, aizsūti visus dokumentus un to depozītu tev atskaita atpakaļ. Šeit nekas no tā visa. Atnāk pliks rēķins un, kā vēlāk noskaidrosim, vēl pilns ar kļūdām. Labi, tur daļu nesakritību mēs pamanām paši, bet tās nesakritības ar tādas diskutējamas, vismaz ar to informāciju, kur mums uz to brīdi ir pieejama. Jo mums ir rēķins un it kā kaut kāds notariāli apstiprināts akts. Notāru pat pārbaudījām, notārs īsts. Un viss. Un pats pēdējais piliens jau ir tajā, ka to naudu bija jāsūt kaut kādai pilnvarotai trešajai personai, kura kā reiz bija norādīta notariāli apstiprinātajā aktā, kad mēs drīkstam uzņēmumā, ka tas cilvēks drīkst saņemt naudu uzņēmumu vārdā. Interesanti, vai ne? Nezinu, teorētiski varbūt tas ir iespējams, praktiski neko tādu pašu nekad neesam redzējuši. Vienmēr atnāk rēķins no konkrētas firmas ar visiem bankas rekvizītiem. Parasti savu zīmogu uzspiež, ja skenē. Piekam šis bija skenēts, zīmogu tur nebija. Lai gan zīmogu šodien uztaisīt, tur nav nekas sarežģīts. Labi, paskatāmies tos papīrus, slēdzam iekšā detektīvu, līdzīgi kā jūs tur, ka pārbaudat tos šasīs numurus caur DNA atskaitēm. Atceramies, konsultācijas joprojām ir spēkā. Sūtam atskaiti, izmantojam šo linku, atskaiti ar visu sludinājumu droši sūtiet man uz e-pastu, pie e-pasta ar te kaut kur pielikšu. Ieslēgšu to savu detektīvu un visu kopbildu nokomentēšu. Bet labi, ejam tālāk. Izrokos pa visām malām, informācija par to uzņēmumu ir ļoti skopa. Mājaslapa nav, sociālajos tīklos arī nekur nefigurē, bet pēc tā, ko izdevās atrast, uzņēmums reāls un ir pat PVN maksātājs. Es aizmirsu vēl vienu momentu. Sākumā es zvanīju viņam uz vienu numuru 2 reizes, nepacēlu, un pēc brīža viņš man atzvanīja no pavisam cita telefona numuru. Es izmeklējos visur, kur vien iespējams, stāstā izmantotos telefonu numurus, tā arī nekur es nespēju atrast un piesaistīt šim uzņēmumam. Tāpēc nācās pieiet radoši. Zvanījām uz tiem numuriem, kur ir publiski saistīti ar konkrēto uzņēmumu. Un kā jūs domājat, paceļ kungs, kurš pēc klusas pauzes klausulē prasa, kur mēs vispār dabūjam šo telefonu numuru. Pēc nelielas sarunas vienojāmies, ka nosūtīsim tam firmas īpašniekam linku uz to sludinājumu un visu informāciju, ko man bija sadevis tas it kā pārdevējs. Liek piebilst, ka īstais firmas īpašnieks par šo darījumu vispār neko nebija dzirdējis. Un vēl viens moments tajā, ka tās pēdas jauc fakts, ka ar tādu pašu nosaukumu ir reģistrēts uzņēmums arī citā pilsētā. Tā arī nesapratu. Tas ir tas pats vai cits, atbildes tā arī neatrada, jo pēc reģistrācijas numuriem pašam neko atrast īsti neizdevās. Vēl jāpiemetina, ka mēs, kamēr vilkām laiku, loģiski, ka tas pārdevējs, it kā pārdevējs, man arī vairākas reizes uzvanīja. Jo rēķinu viņš man bija atsūtījis, loģiski, ka gaida apmaksu. Un viņš man zvana un saka, ka tas pols viņam zvanoties, un es ar savu attieksmu un vilcināšanos, nostādot viņu ļoti neērtā situācijā. Stingri man pasaka, ka esot atlicis to poļu jautājumu līdz 14:30, bet ilgāk vairs negaidīšot. Sūtīs anulēt rēķinu e-pastā un atdos to mašīnu polim. Un Džeks otrā galā runā tik pārliecinoši, pieklājīgi, nosvērt un korekti, ka es gandrīz pats sev nenoticu. Pēc kāda laiciņa viņš man zvana vēlreiz, jau, man liekas, pēc tiem 14:30. Es viņam saku, ka mūsu grāmatvedība to visu vēl pārbauda un vajadzīgs vēl mazliet ir laiks. Jo, zikā, summa nav baigi maziņā, bet viņš gandrīz apvainojās, jo esot polim 4 reizes nometis telefonu
Un tagad jau ne tikai viņus es nostādījis neērtā situācijā, bet arī Poliju es esmu nostādījis tādā pašā situācijā. Baigi, ne? Riskējot ar 48,000, mums ir pilnīgi vienalga, ko domā kaut kāds pols, kurš nemaz neeksistē, vai ne? Nu, pēdējais solis, lai kā saka, šito visu pasvītrotu, zvanu savam ilgadējam partnerim Vācijā. Es saku, lai uzmetam visam savu skatienu, aizsūt visus dokumentus, sārakstes, kontus, reģistrācijas numurus, vispārējo. Viņš to visu pārbauda, izsit caur visiem vietējiem viņu lursoftiem, nu, un, protams, pārliecinoši apstiprina, ka šitas viss ir tīrs metiens. Centīgs, bet, metiens. Piekam ar rupjām kļūdām dokumentos, piekam nevis ar vienkārši kļūdām dokumentos, bet ar drukas kļūdām dokumentos. Mans vācietis uz papīras paskatoties, viņš teica, ka šitādi manevri pat dokumentos nav pieļaujami, kā viņi tur bija uztaisījuši. Nu, tā kā es domāju, ka varētu būt, ka nevis viņi ir nokļūdījušies, bet iespējams, ka mākslīgais intelekts. Nu, nevar zināt. Diez vai mēs arī uzzināsim. Nu, beidzās izprams ar to, ka tas metējs pēdējā sarunā vēl solīja atsūtīt anulētu rēķinu, jo nevarot sagaidīt apmaksu. Nu, to rēķinu viņš mums tā arī neatsūtīja. Pašā vakarā gan viņš man vēlreiz uzrakstīja WhatsAppā ziņu, vai mums interesē tā mašīna vai neinteresē, pirksim vai nepirksim. Kur palika polis? Nu, sludinājums kādu brīdi vēl pastāvēja. Bet, šobrīd jau tikko skatījos, vairs nav aktīvs. Kā jūs domājat, kāds nopirka? Es domāju, ka tā morāla jau visiem ir skaidra. Ja gribās noķert šos labos variants un droši, tev ir jābūt tai Vācijā uz vietas. Iekrita, lec, skrien un esot uz vietas, tur jau cita lieta. Ja tādas opcijas nav, nav varianti. Jāpērk dārgāk, bet, vismaz drošāk. Mums, protams, ir bijuši tādi ļoti, ļoti labi attālinātie varianti. Bet, kā jau teicu, viņi jāķer un ļoti rūpīgi jāanalizē tā informācija, kas tev ir pieejama tajā pirkšanas brīdī. Līdzīgi, kā tās mašīnas, kuras jūs mēģināt nopirkt. Tur viss tajā galā ir jāpārbauda tieši tāpat kā tas vīnkods mašīnai. Kas saka, jāiebauž tas dīleru nosaukums pat tur, kur saule nespīd. Un ja tev kādreiz iekrīt tāds variants un tu jūti, ka pats nespēji kritiski to visu izvērtēt, tad zini, ka šādiem jautājumiem es esmu uztaisījis slēgtu Telegram kanālu. Iespējams, ka kādreiz var noderēt. Piekam turpat mēs liekam interesantus piedāvājumus gan no Vācijas partneriem un izsolēm, gan tepat Latvijā maiņas ceļā ienākušas mašīnas par ātrās realizācijas cenām. Tā kā juridiski būs pavisam droši un arī ar mūsu svētību. Links uz kanālu video aprakstā. Tā kā prātīgi visiem un paldies!